Sveicināti, dārgie draugi! Nu ko? Esam tiešraidē! Cik man ir silti! Yes! Nu ko, dārgie draugi un kolēģi, ko es jums gribu pateikt sakarā par šo šausmīgo pasākumu ziemas ūdeņošana. Īsāk sakot, šajā procedūrā es atrodos jau 5 gadi un vienmēr, kad es uz šito procedūru eju, es sev saku, nu nafigam tev tas ir vajadzīgs. Nu nafigam tu ej uz turieni. Nu es jau kruta, zini kā. Kruta jau zina, kā izcelties no citiem, kas nevar īsāk sakot. Tad tu vari, tas ir super. Tas ir krutais džeks, īsāk sakot. Bet tā starp mums godīgi runājot, pavisam godīgi. Es teikšu, ka es nejūtu to, ka man imunitāte ir stiprāka. Es nejūtu. Ja mēs atgriezīsimies aiz 19. gada, tas varētu būt kaut kāds 16. gads, man bija krietni spēcīgāk uzbrukumi, veselības ziņā nekā tagad, principā. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc es varētu domāt, ka varbūt tas ir saistīts ar peldēšanu, bet varbūt tas ir saistīts ar vīrusa spēcīgumu. Vīrusi ir arī dažādi, un mēs dažādi uz viņiem reaģējam, kā lai jums to pasaka. Bet, man godīgi sakot, tagad ir silti, man normāli. Galvenais ir minūti pārturēt. Tā kā jau esmu 50 gadus šeit, man īsāk sakot nav augsts. Es varu mierīgi sēdēt, stāvēt un tādā ziņā, bet tāda baigā kaifa man arī nav. Lai te varētu baigi kaifot un baļaut no kaifa. Katrā gadījumā runāsim par šitiem te visiem vīrusiem. 16. gadā bija kaut kāds rotora vīrus, kas rotēja, īsāk sakot, iegrieza tev ritīgi. Man pa 2 gadus pēc kārtas bija tāds, ka ziemas sezona iestājās, bija tāds vīrus, kaut kāds rotora vīrus saucās. Variants bija tāds, kad tu guli, tevi krata drudzis, tevi griež karuselis, tev liekas, ka tev temperatūra ir 40, un tev vajag steidzīgi uz tualeti. Bet tu nezini, kas būs pirmais, vai pirmais būs Vembeldons, jeb Pļutamirs. Tu to nezini, tu vienkārši skrien un domā, bāc, kas nāks ārā pirmais, un tad tu tur tualetē darbojies ar to. Tas bija šausmīgs laiks, īsāk sakot, bet es pa spīti tam es tik un tā gāju strādāt, īsāk sakot, speciāli, lai nebūtu tā, ka ienaidnieks varētu mani kaut kādīgi aizturēt ar kaut kādiem mēsliem. Pēc 3 dienām man parasti atlaid šis vilns. Tagad nav tik traki, bet tagad ir bieži visādi sīki sūdiņi, īsāk sakot, bet tik un tā. Iesnas man ir bijušas vienmēr, augstā laikā var atzīmēt vienmēr, un viņas arī ir joprojām, neskatoties to, kas te peldos. Ko es jums gribu pateikt? Es domāju, ka mūsu valdošā vara, ne tikai Latvijā, bet tie tautieši, kas arī vada mūsu Latviju, viņi pie tā visi ir vainīgi, pie vīrusa izcelsmes, jo dzīve bez Dieva, viņi piesārņo dabu, īsāk sakot, saviem visiem šitiem te, visām savām darbībām bezdievīgajām. Viņi vienkārši piesārņo dabu. Ko esmu notusējies jau gandrīz 4 minūtes, parasti es 6 stāvu. Principā, ja ūdeni nekustina, tad ir ok. Ja tu sāksi kustināt ūdeni, tā galīgi ok vairs nebūs. Bet ja tu esi mežonīgs ronis, īsāk sakot, un esi izslāpis pēc augstuma, tad es tev ieteiktu braukt uz jūru. Tur ūdens kustās un krietni augstāks ir. Un pēc tam, kad es te nostāvēšu, man ir plāns iet pievilkties. Jo ziniet, kas ir pa lietu? Ja tu esi ūdenī bijis ilgi, tev vienīgais, kas var ļoti labi sasildīt, tā ir pirts. Bet kā mēs uz pirti iesim vēlāk, zem segas līst, nav vispār nekādas jēgas. Tu trīcēs tur 2 stundas, nekas nemainīsies tavā dzīvē. Vienīgais, kas var izmainīt kaut ko, tas ir Dievs, Jēzus. Un straujas kustības, kā piemēram pievilkšanās, atspiešanās, pietupieni, kaut kas tāds intensīvi ar to nodarbojoties, būs ok.
Nu ko? Nu ko tauta? Re, kur te vēl 2 mežonīgi tautieši ir atbraukuši. Tas viņi sakustinās ūdeni, laikam jāatnās projām ir. Nu ko? Tā kā mēnesi neesmu bijis. Varbūt tieši ātrāk. Šodien silts ir. Šodien ir silts. Jā. Un cik jau jūs gadus ejat? Nav regulāri, bet laikam 2. Nu, man ir 5, bet man vienmēr ir augsti. Un vienmēr mans prāts man saka, nafigam es to daru. Redzi, kad ielien, kad jau ir iekšā. Kad jau iekšā, tā jau jā, tā jau viss ir super. Labi, jūs man nomainīsiet. Labi, veiksmīgi. Halleluja, šikirā, ilhamba. Un lienot ārā. Ir ļoti augsti atsevišķām vietām. Nu, ko te ir arī ir stienis. Nezinu, kā te būs, cik ērti te būs telefonu nostādīt. Bet man gribās tagad mežonīgi kaut kādas darbības veikt. Tu iesim pārbaudīt, kā tas darbojas. Tā, labi, patreizām noliksim. Paņemsim vienu lietu. Pastieties tikmēr uz peizāžu. Pastieties uz mežonīgo peizāžu. Sveiki, tauta jau te nāk. Labi, ka sanāca izbļaustīties bez viņiem. Ko tagad ir svarīgi nolikt te telefonu sakarīgi, tā lai jūs man varētu redzēt. Un ko, tas te kas stāv? Divdesmit 24 reizes challenge taču. Ko tauta neteikšu, kad ir viegli. Siltumā tomēr ir vieglāk. Bez peldes. Plus vēl te šķība platforma, kā arī stienas bišķi šķības. Labi, neiesim attaisnoties. Mums jāmāk visādos režīmos izpildīt challenge. Bišķiņ iesals jūtu. Ko tauta? Čības smagas pielījušas ar ūdeni šļakstās. Pat negribās domāt par šito te vingrinājumu. Kungs, mēs palīdz.
es pareizi pieķerties ar pirmo. Ko, cik man vēl palika? 6 reizes. Ko tas tā kā būtu? Plus mīnus izdarīts. Tagad ejam uz atžalku. Aiziet. Šis gan viegls. Ko slavu Dievam, 24. diena pabeigta. Un ir silti. Var iet vēl taisīt vienu piegājienu, bet tas nav nepieciešams patreiz. Nu ko, labi. Kā vienmēr, ziniet, 50 gados kopā Jēzus Kristu ir krietni labāk nekā 25 bez viņa. Labi, tauta. Novēlu jums visiem atrast Kristu. Čau.